Latvija, Aizkraukles rajons Sērene, daudz nozaru saimniecība Daugava. Tādu nav daudz ne tikai Baltijā, bet pat Eiropā. Tās darba specifiku var izteikt ar diviem patērētājiem aktuāliem principiem – ekoloģiski tīra produkcija un viss ražošanas cikls no izēvielām līdz gatavam iesaiņojumam pieder pašiem. Vai jums šobrīd Latvijā vispār ir līdzinieks? Līdzinieki, es domāju, nav. Šeit varētu būt vairāk iemesli, kāpēc mums nav līdzinieki. Ja? Tas ir tāpēc, ka mums ir savu izēviela, tas ir piens, ja, kurš ir Tās savas gotiņas. Tās ir savas gotiņas, jā. Kuram ir ļoti augsts kvalitātes izēviela un satur ļoti maz baktēriju. Ko es ar to gribēju teikt tā, lai būtu tāda saprotama salīdzinājuma? Es pateikšu tādu, ka pēc Eiropas Savienības standartiem piena baktērijas uz 1 mililitru ir pieļaujamais 300 000. Ja? Mūsu pieniņam ir tikai ap 20 000 baktērijas uz 1 mililitru. Ja? Šajā sakarā es domāju, ka tik augsts kvalitātes piens, es negribu teikt, ka mēs esam vienīgie tik kvalitīvi ražotāji. Eiropā? Nē, Latvijā ir arī gan jau vēl kādi ražotāji, kas ražo, teiksim, labu izēvielu. Ja? Bet pats galvenais, teiksim, pie piena pārstrādes, ja, ir izēviela. Ne jau pats kombināts, ja? Un ne iefasējums, ne dizains, bet pat izēviela. Ja? Tāpēc jūs viņus tā sargājat un liekat tur viņām skaistu mūziku klausīties? Nē, mūzika nav tas galvenais akcents. Bet, ne galvenais, bet visu uzmanību viņām, jā. Ļoti lielu uzmanību pievēršam tieši govju labturībai, uzturēšanai, ja? Ļoti nopietni sekojam līdz veselības stāvoklim. Ja? Tiešām, lai tas piens būtu ļoti labas kvalitātes, ļoti augsts kvalitātes. Jo, teiksim, ko es gribu teikt ar augsts kvalitātes pienu? Es gribu uztaisīt ļoti vienkārši salīdzinājumu. No sudraba zeltu neuztaisīsim. Ja? Zeltu var uztaisīt tikai no zelta. Ja? Tāpat arī strādājam mēs. Ja? Galvenokārt mums ir teicama izēviela un pārējās lietas ir viss pakārtots izēvielai. Un tomēr arī tās taču ir ļoti izkoptas. Es skatos šeit, jā, uz katru soļu. Jā. Sākot no grīdas un beidzot ar cepurītēm. Jā. Nē, katrā ziņā pārstrādes uzņēmumam ir jābūt ļoti nopietni sakārtotam visām higienas prasībām, tīrībai. Tas ir viens no galvenajiem faktoriem, jo piens tas ir tāds produkts, kur ļoti ātri aug baktērijas un veidojās nelabvēlīgas mikroflora. Daudznazaru kompānija Daugava dibināta 1995. gada sākumā. Pat labam tā nodarbina 130 darbiniekus no Aizkraukles rajona. Daugavas misija kopš kompānijas dibināšanas brīža ir bijusi ražot augstākās kvalitātes produktus, kas nesatur konservantus un ir veselīgi uzturā, un būt atbildīgiem par piedāvāto produktu patērētāju priekšā. Kompānijas saimnieks ar savu parakstu uz produktu etiķetes apstiprina produktu kvalitāti. Pielāgojoties Eiropas Savienības noteikumiem, stingrajām prasībām, stingrai konkurencei, nācās izveidot kaut ko jaunu, tādu, ko neražo cits, nepiedāvāt cits ražotājs tirgumu. Ja, mēs izvēlējāmies šādu skaistu preci. Kopš kura laika mēs Rīgā to varam nopirkt? Rīgā un kur? Galvenokārt lielveikalu marketos. Cik maksā veikalā? Veikalā? Jā. Veikalā kefīrs maksā ap latu 30 apmēram. Lats 30? Lats 30. Pudele. Un tā mazā jogurta burciņa? Maziņā jogurta burciņa maksā kaut kur ap 50 centīmiem, līdz 50. Kādēļ jūs izvēlējāties stikla taru? Stikla taru mēs izvēlējāmies tikai tāpēc, ka, lai piedāvātu pircējiem kaut ko jaunu, jaunā iefasējumā, ja, un šī sakarā, ka mūsu prece būtiski atšķirās no konkurentu preces. Jā, es negribētu teikt, ka mums ir vislabākā prece, ja? Bet mums ir ļoti augsts kvalitātes prece, ja? Ražojot no savas izēvielas, ja?
Šim produktam mēs nepievienojam nekādas ķīmiskas piedevas. Tas ir nekādas konservantus, nekādas uzlabotājus un pulverveidīgus, teiksim, piena aizvietotājus. Kā arī augu taukus vai augu eļļas, teiksim, ja. Mēs strādājam tikai ar dzīvu pienu. Tikai dzīvu pienu. Ievārījumus mēs iegādājamies no pūres. Jā, pūre mums speciāli, individuāli mūsu kombinātam izstrādāja kopā ar mums recepti, jā, priekš mūsu jogurtiem, jā, kuri tiek pagatavoti bez visām piedevām. Tikai ir ogas un cukurs. Vai šī dzīvība, kas ir jūsu produktam, nesaīsina lietošanas termiņu? Konservants taču tomēr un viss pārējie. Jā. Ko es gribu pateikt ar realizācijas termiņiem? Katrā ziņā realizācijas termiņi nav pārāk gari, bet nav arī pārāk īsi. Ja? Paskaidrošu, kāpēc nav īsi. Teiksim, pienam, ja, realizācijas termiņš mums ir 5 dienas. 5 dienas, ja. Tā liktos, jā, ka tas termiņš it kā varētu būt pa lielu priekš dzīvu produktu, ja. Bet es vēlreiz uzsvēršu to, ka tā izejviela ir tik augstvērtīga, ar tik maz baktērijām, ka tas produkts tiešām glabājās, ja, un šajās 5 dienās viņš iztur to termiņu, ja, realizācijas termiņu. Ko vēl var uzsvērt, teiksim, pie piena? Ir tāds veco laika rādītājs. Ja pienu atver un glabā, vai viņš normāli sarūkst jūsu piens, viņš nepaliek rūkts? Mūsu pieniņš sarūks rūgšpienā, kā vecos labos laikos. Jā, var lietot kā rūgšpienu. Tā kā, ja, teiksim, atmazot pieniņu mājās un viņš netiek izlietots, izdzerts, ja, tad droši viņu turiet tik ilgi, kamēr viņš sarūkst, ja, un lietojiet kā rūgšpienu. Tas man pārliecina. Jā. Un ko saka šī negarā pieredze lielveikalu Rīgā pērk, var nopirkt, spēj nopirkt? Jā, spēj nopirkt, pērk. Pieprasījums palielinās? Pieprasījums pieaug, palielinās un pieaug. Protams, mēs strādājam arī, teiksim, lai pastāstītu cilvēkiem, ko dod piens un piena produkti cilvēku veselībai vispār. Jā, jo es domāju, ka ir aizmirsuši cilvēki, kādas piena vērtības ir vērtīgas vielas vai sastāvdaļas šajā produktā priekš cilvēku veselības. Jā, īpaši augošam organismam. Galvenokārt uzticību var iekarot tikai ar nemānīšanos. Nevajag nekad mānīt savu pircēju. Ja? Un otrkārt es jums saku, ka, teiksim, mūsu pieniņš rūkst, rūgšpienā pārvēršās. Mūsu pieniņš skrien pāri, vārot piena zupu, mūsu pieniņš skrien pāri katlam. Nevis vārās, bet skrien, ja? Kā senos labos laikos skrien. Ja? Mūsu krējumiņš zupā šķīst. Nevis gabaliņi paliek, ja, krējuma gabaliņi, tādas bumbiņas vai ripiņas, ja, bet viņš izšķīst, paliek, teiksim, balts sastāvs iekšā zupā, ja. Viss īsti saimniecis sapratīs, ko tas sapratīs, un es domāju, galvenais, ka ja cilvēks viņu paprovēs to produktu, viņš sapratīs to starpību, teiksim, ja, kas ir labs produkts, un viņš sapratīs, ko nozīmē arī tā cena tam produktam. Bet, ja jūs tā turpināsiet, jums būs jāpaplašinās. Nepietiks vairs ar tiem 40 cilvēkiem. Noteikti. Augsts pieprasījums, augsts arī piedāvājums.